Filadelfijā zied. Un šodien 53. psalms. Čau! Jā, šodien 53. psalms. Jā, paldies, Debes Tēvs, paldies par šo dienu. Paldies par tavu vadību. Jā, paldies, ka tu mums esi. Paldies, ka varam dzīvot kopā šo dzīvi ar tevi. Paldies par visiem notikumiem. Jā, paldies par dzīvību. Sagurums. Jā, Tavs. Es lūdzos, ka tu atjauno kādu, jā, kurš ir saguris, piemēram mani. Šodienā, jā, ka mēs varam uzņemt tavu vārdu, ka mēs varam par to priecāties un jā, ka mūsu spēks, jā, ka tavs spēks varens parādās mūsu nespēkā un paldies, ka dažreiz vienkārši tādā sagurumā mēs tiešām nepievienojam neko klāt no sevis un mēs varam redzēt, ka tas viss patiešām ir no tevis un jā, es lūdzos, jā, ka tu satiec mūs katru vienu tieši tur, kur mēs esam un es lūdzu, ka mums katram vienam arī ir šī padošanās tev un tā kā arī jā, šī atļauja, tā kā Tēvs tev ienākt mūsu situācijā tieši tur, kur mēs esam, nevis kaut kāda tāda, kad mēs būsim ritīgi gatavi, ritīgi atpūtušies, ritīgi viss būs sagatavots un gatavībā un es būšu mierīga un es būšu pareiza un un tad es drīkstēšu pietuvoties savam debesu tētim. Nu, tā kā nē, jā, ka tu satiec mūs tieši tur, kur mēs esam un ka nav tāds oi vēlāk, bet ka tas ir tieši šodien, tieši tagad, tieši tajā, kā ir, tieši tā, kā ir. Jā, ka mēs varam redzēt, ka tas esi tu, ka tas nav no mūsu darbiem, tas nav no mūsu spēka, ka tas ir no tevis, Tēvs, no tavas žēlstības. Jā, Svētais Gars, lūdzu, ka tu sagatavo mūsu prātus, mūsu sirdis, uzņem tavu vārdu un uzņemt un saņemt un tieši to, ko tu esi paredzējis mums šodienā. Jēzus vārdā. Tararara, 53. psalms par cilvēku samaitātību. Dziedātāju vadonim Dāvida mācības dziesma uz stabulēm. Ģeķis saka savā sirdī, Dieva nav. Samaitāta un neiedzīga ir viņa dzīve. Nav starp viņiem neviena, kas labu dara. Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem. Vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu, bet visi ir no viņa atkāpušies. Visi ir izvirtuši un nekrietni. Nav, kas labu dara. Nav it neviena. Vai tad to nesaprot ļauna darītāji, kas sēd manu tautu? Viņi ēd gan Dieva maizi, bet Dievu viņi nepiesauc. Viņus pārņēma bailes, kur nebija nekāda pamata bailēm. Jo Dievs izkaisīja tavu aplencēju kaulus, viņi tapa apkaunoti, jo Dievs viņus bija atmetis. Ak, kaut jau nāktu no Cijānas Izrēlam glābiņš, kad tas kungs grozīs savas tautas likteni, tad līksmosies Jēkabs, priecāsies Izraēls. Jā, otrais ģeķis saka savā sirdī, Dieva nav. Būtībā muļķis saka savā sirdī, Dieva nav. Samaitāta un neiedzīga ir viņu dzīve, nav starp viņiem neviena, kas labi dara. Jā, Tēvs, lūdzos, ka mēs neesam tādi muļķi, kuri saka, ka Dieva nav, un jā, ka mēs esam gudri, ne savā gudrībā, bet šajā atziņā, zināšanā, ka Dievs ir.
Dievs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem, vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu. Vēro, vai ir kāds gudrs, kas meklē Dievu. Jā, es lūdzos, Tēvs, ka tu atrodi mūs šodien gudrus esam, nevis tajā mūsu kaut kādā gudrībā, cik mēs labi protam matemātiku vai ķīmiju vai izrisināt kādas lietas šajā dzīvē, bet ka šī gudrība ir meklēt tevi, Tēvs, ka mēs esam gudri, ka mēs dzīvojam tā, ka mēs dabūjam šīs gudrās sirdis, kas nozīmē meklēt Dievu. Noskaņot Svētais Gars mūsu sirdis šodien, meklē tevi, kur tu esi, ko tu runā uz mums, ko tu saki mums. Kā tu mani redzi, kur man šodien skatīties, kā tu redzi manu situāciju, Tēvs. Es arī lūdzu, ka mēs varam noskaņot savas sirdis un dzīves tā, kad, kā ir rakstīts Dieva vārdā jaunajā darībā, kad spīdiet netiklas un nešķīstas pasaules vidū, spīdiet. Jā, es lūdzos par šo šķīstību, ka tu šķīstīji mūs, ka mums ir tāda lapa tika būt šķīstītiem. Es lūdzos, Svētais Gars, ka tu šķīstīja mūsu šo konceptu par šķīstību, ka tas ir tāds ļoti izsmiets un tāds ļoti nepopulārs, vārds šajā pasaulē, tieši šķīstība. Un es lūdzos, ka tā nostiprinās mūsos un ka šķīstība ir rota, ka šķīstība ir kaut kas skaists un tad šķīstības tāds rezultāts ir ko esmu ievērojusi, ir tāds tikai izlīdzināšanās ar Dievu un tāds tuvums ar Dievu. Un tas ir kaut kas tāds, tas ir kaut kas tik skaists un ka to bauda, vienkārši negribās neko nešķīst un negribās dzert no tā netīrā ūdens, bet es ticu, ka tāds šķīstības lieta ir, šķīstība ir paklausības rezultāts un tieši pēc šīs paklausības nāk tāda šķīstības sajūta un ka bez šīs paklausības, tas paklausības solis kaut ko prasa no mums, bet tas rezultāts ir visa tā vērts un es lūdzos, Svētais Gars, ka tu dod katram vienam šo spēku paklausīt, spēku izdarīt pareizās izvēles, kā nepalikt kompromisā vai savā spēkā kaut kādās lietās, jo es tev varu apsolīt, ka tās paklausības sēkas, viņas ir, tas nav atsverams tas tuvums ar Dievu, tā sajūta vienkārši tas piepildījums, tā balva, tas ir kaut kas tik skaists un gribās vienkārši raudāt no tā, ka bija grūti kaut kur, bet raudāt no tā ieguvuma, raudāt no tās laimes atziņas un ka nav nekā dārgāku šīs pasaules, ko iegūt, kā tuvums ar Dievu. Kaut mēs meklētu tevi, kaut mēs būtu ar šīm gudrajām sirdīm, Tēvs, ka tu atrastu mūs gudrus esam, jo mēs meklējam tevi. Tas ir līdzīgi kā, tu ieej milzīgā veikalā, es nezinu, tev vajag tur dīvānu. Viens ir, ka tu ej pats un meklē to labāko dīvānu. Un otrs ir tāda gudrība, aiziet pie tā, kuram pieder viss šis veikals, kurš precīzi pārzina šos dīvānus, un kurš precīzi pārzina arī tevi un aiziet pie šī vadītāja un teikt, hei, iesaki tu man labāko dīvānu. Tā ir gudrība. Lūk, tā kā es lūdzu, Svētais Gars, ka mēs šo brīvo izvēli arī, kas mums ir, ka mēs viņu arī izlietojam gudri, ka mēs sakam, hei, es izvēlos tevi, Tēvs, es izvēlos tavu padomu, tur, kur es varētu iet savā padomā, kur es varētu iet savā zināšanās, kur es varētu iet savā spēkā. Bet nē, es izvēlos tā padomu un tā gudrība un tā variantu,
kurš pārzina, kurš ir mani radījis, kurš pārzina smalki visu, kurš redz katru bērnu, kurš redz katru cilvēku no tās vietas, kurā viņš ir, kurš precīzi zina, kas ir labākais. Jā, ka mums ir šī gudrība to tā izvēlēties. Jā, un kad arī ir rakstīts, ka mums ir atstāts svētais gars un viņa spēks, slūdzos, ka mums ir, kad svētais gars ir kaut kas tāds, kuram ir tik ļoti uzbrukts un kurš ir tik ļoti visādīgi izvazāts, tik ļoti lai tikai tu nesteigātu ar svēto garu, par spīti visam, lai kā nebūtu viņš mēģināts diskvalificēt no mūsu dzīves svētais gars. Es lūdzos, ka mums ir tādas klapas uz acīm, vienkārši nekrist nevienā grāvī, bet skaidri zināt, ka mums vajag svēto garu. Es negribu dzīvot bez svētā gara, es gribu ar svēto garu, jo come on, kāpēc lai es dzīvotu bez svētā gara, kāpēc? Jā, es lūdzos, ka mēs skrienam pēc tā, ka mēs esam pamācām arī pazemīgi, bet ka mums vajag svēto garu, mums vajag. Jo tikai ar svēto garu mēs varam iet un zināt, atrasties īstajā laikā un vietā, teikt īstos vārdus, būt par cerību un iedrošinājumu citiem un jā, lai mums ir šī gudrība un mēs tiecamies pēc šīs gudrības, lai mums nav nekāda pašpazemošanās vai kāda atteikšanās no labām lietām, tikai tāpēc, ka ir mēģināts kaut kā abuse, kā lai saka, iedragāt uzticēšanos svētajam garam vai vēl kaut kā tā, bet tā, ka mēs pieķeramies tam. Mēs pieķeramies un sakam, mums to vajag. Jā, jo es pat bez svētā gara tā īsti nevaru aizlūgt par cilvēkiem. Jā, es varu tur paklausībā un tur, jā, es tagad aizlūkšu, bet cik daudz reizes nav bijis tā, ka man cilvēcīgas vispār negribu. Es negribu lūgt, tur kāds atsūta kaut ko aizlūdz vai kaut kā tā, es vienkārši zinu to atšķirību, bet cik nav tā bijis, ka vienkārši svētais gars vienkārši pats pieskarās, vienkārši sēdi un raudi vienkārši par kādu cilvēku, tur lūdz par viņu un iestājies, un es zinu skaidri, ka tas nav no manis, es zinu skaidri. Un tāpēc lai nāk šī atziņa, ka ja tu kaut ko nevari, tad nepaliec pie tā, zini, ka svētais gars to var. Viņš var ielikt tevī. Tev šķiet, es neesmu tur evaņģēlists, es nekad nestāstīšu nevienam, es tur nepravietošu, es nekad neko tādu, es jau neesmu tāds, man ir tāda personība. Es tev saku, ja svētais gars tev iedod to spēku, tu visu vari tā spēkā, kas tevi dara stipru. Es varu tev to apsolīt, bet es lūdzos, Jā, Jēzus vārdā, lai krīt visi tādi uzskati, tādi aizspriedumi, tādi principi, tādi visādi, es esmu tāds, esmu šitāds, man ir tāda personība, man vēl ir kaut kas tāds, es jau neesmu tāds. Jēzus vārdā, lai mēs nepārvietojamies ar šādiem uzskatiem pa pasauli, bet ka mēs esam atvērti Jēzus darbam mūsos, svētā gara darbam mūsos, un tici man, tu pat pats nespēsi noticēt par to, ko tu vari viņa spēkā, un tad, ja nav šīs uzskati, tāda cietokšana, tad varbūt tajā veikalā rindā tu tiešām varbūt būs tā, ka svētais gars iedos kādu vārdu priekš tā cilvēka. Varbūt tu pacelsi acis un tu vienkārši zinās precīzi, ko kādam pateikt. Tas nebūs no tevis, un tie apstākļi arī nebūs no tevis, un tev nebūs jāsako standarta frāzes. Jā, lai nāk tāda atvērtība un tā atziņa par to, ka ne jau es, bet svētais gars var darīt jebko, jo viņš tik ļoti, ļoti mīl. Jēzus tik ļoti, ļoti mīl cilvēkus, ka
Jā, pat ja tu būsi tur tuvumā, un pat tu, kurš vispār ir varbūt kaut kāds introverts vai kur tu nekad neizdarīsi tādas lietas, jā, pati caur tevi, pati caur mani Dievs var darboties. Jo viņš vienkārši iedos to spēku tajā brīdī, jo viņš tik ļoti mīl tos cilvēkus, un viņš lieto neperfektus traukus mūs. Un es ticu, ka mums ir vienkārši jābūt gataviem, bez šiem prāta cietokšņiem, ka Dievs var mūs lietot. Un ka tas nebūs tavā spēkā. Jā, tas man bija šodien tā uz sirds. Kāda ir tā starta pozīcija, kāda ir tā izējas pozīcija, kā mēs ejam, vai mēs apbruņojamies ar savu spēku, vai mēs apbruņojamies ar ticību. Un patiešām ticību, ka Dievs ir Dievs un mēs esam tikai cilvēki, un tad, kad Viņš dara, jā, tad viss notiek, tas nav pēc mūsu limitiem. Jā, es lūdzos, ka mums ir šīs gudrās sirdis, kā arī šajā psalmā ir rakstīts, ka Dievs meklē kādus gudrus, kuri meklē viņu. Un jā, es lūdzos, ka mēs esam šie gudrie, kuri meklē Dievu, ka šī gudrība ir meklēt Dievu. Jā, lai tev brīnišķīga šī diena, tiešām, lai izdodās neko nepazaudēt no šīs dienas mīlestības, no šīs dienas brīnumiem, no šīs dienas atziņām, no šīs dienas pagrieziena punktiem. Jā, lai notiek kādas lietas. Jā, lai šodien notiek tā atjaunošana, lai šodien aizverās kādas durvis, kurām jāatverās, un lai šodien atverās kādas durvis, kurām jāatverās. Jā. Tā vienkārši Jēzus vārdā. Āmen.